Labrīt! Labrīt! Nu, ko mēs atrodamies pie Ventas? Nu, mērķi zivs ir vimbi, bet vairāk spiedīsim uz raudu. Jo, kā zinām, to mēs varam vairāk ielikt uztveramajā tīkliņā. To mums nepārbauda, nav ierobežojumi. Nu, arī mēģināsim kādu sapalu dabūt, kas ten ir diezgan bieži sastopams. Nu, iemaisīts, kas mums ir? Grosgordons. Tas arī raudai mīļais. Nu, šitā mums ir vaglera barība. Nezinu, pirku viņu priekš sacensībām uz vagleru, priekš Ventu, bet neesmu vēl izmēģinājis. Tagad šodien būs pirmā reize. Šādu brīnumu arī es pirmo reizi redzu. To mums sagādāja salmo pārstāvis. Un šo jau noteikti jūs zinat visi. Tā kā būs 4 barībiņas, un skatīsimies, kā mums veiksies. Cik gramu pludiņu, ar kādām makšķerēm ķersim. Nu, un tad diena mums parādīs. Līdz vēlākam. Iedos raudai kaut ko gardu. Kā zinām, raudu mīl kaņa. Un, protams, pastačina. Ievērsim arī pastačinu. Nu, šodien mēs ķersim ar pludiņu, kā es teicu. Varbūt tagad pārsvarā visi lieto feederi. Tas ir, man tā liekas, arī ekonomiskāks. Aizbraukt, nopirkt vienu kārtu un viss. Bet mēs izmantosim pludiņu, tāpēc, ka pludiņš man ir ļoti mīļš, tūs sirdī. Uztaisīsim kārtu. Testēsim Senses kātu. Līdz šim ar tādu neesmu makšķerējis. Šodien būs iespēja pārbaudīt. 7 metri. Viegls, 220 grami. Teikšu, ļoti elastīgs, jā. Makšķerēsim atstraumītē. 7 metriem mēs tiekam klāt. Nu, it kā Ventā viss ar feederiem tālumā, bet dienas gaitā redzēsiet, kad nevajag pārspīlēt ar attālumu. Ies pa straumīt un ten ir tagad atstraumīt. Tur mēs mēģināsim apstādināt zivi. Pirmie soļi, kas mums ir jādara, jāizstelē ir kārts. Neaizmirstam, ka galā jābūt ir konektoram, kur aukliņu ieliekam iekšā. Tūlīt visu parādīšu. Ņemam auklu. Katrs var izvēlēties kādu diametru pamatauklu, lai vēlās, bet es pārsvarā izmantoju 0,14 līdz 0,16. Protams, jūs smiesieties pa maniem. Bet tas ir savveida saucamais kaifs, izjust visu ar smalkiem rīkiem. Taisam dubulto mezglu cilpā. Liekam šeit iekšā. Tā ir tāda vietiņa, kur ielikt. Aizliekam un uzslidinām virsū. Ļoti viegli nomainīt. Pēc tam, kad ir uz saiviņām virsū,
Atriteņu saiviņu uzliec virsū un aiziet. Vēlāk paņemam, es ņemu parasti līdz galām, bet pēc tam mēs viņu nogriezīsim šeit nost, jo būs vēl, tā aizmirst, kas būs. Pavadiņa, pavadiņa, kura būs, protams, ar vēl plānāku aukliņu nekā pamataukla. Nu, tas ir tāpēc, ja tev gadījumā aizķersies, tev noplīsīs ar visu pludiņu. Tā tu noraus tikai āķīti. Tāpēc ir tas, šodien izmantosim ap 3 gramiem. Jo atstraumītē baigi nevajag, patīk pašam makšķerēt vispār ar, principā ar gramu, tas ir mans optimālais, bet tā kā Vimbai nepatīk skriet pakaļ, tad mēs liksim 3 gramus. Jo, kā redzam, straumīte ir tālumā diezgan liela. Mēģināsim ar 3. Ja kaut kas mums neapmierinās, mēs varēsim pāriet vai uz lielāku, vai uz mazāku. Ja zivtiņi būs kaprīzi, neredzēsim copi, pāriesim uz mazāku. Tālāk atkal mēs taisam cilpiņu, kur mums nāks iekšā pavadiņa. Cilpiņu jāmēģina taisīt maziņu, lai nav nekāda piņķerēšanās. Cilpiņa būs tāda maziņa. Tālāk mēs liekam iekšā gatavus salikts pavadiņus. Liekam cauri āķīti, caur cilpiņu. Un šī cilpiņā atkal cauri. Un savelkam. Un ja mums kaut kas nepatīk, mēs nokožam šī vietā, uzliekam lielāku āķi vai resnāku aukulu, plānāku aukulu, lielāku āķīti. Tas viss ir ātri izdarāms. Neaizņem daudz laiku. Un tālāk ejam pie sviniem. Apakšgalā resnāko un uz augšu iet ar tievāko, bet viss ir īstenībā otrādi. Jāliek augstāk ir lielākie un apakšā ir mazākie. Tā mūs mācīja lieli sportisti. Viņi arī pamatoja, kāpēc tas tā ir? Ne, viņi īsti nepamatoja. Nu, it kā, lai rauda labāk ņem, ka viņš spēlē kaut kādu tārpu, atgādina krītot. Tā it kā angļi saku. Būs speciāls dziļumērs, ar ko nomērīt grunti. Ar sviniem arī var, bet tas daudz ilgāk laika aizņem. Šeit var apskatīties, kādi viņi izskatās. Dažādi izmēri lielām straumēm, stāvošiem ūdeņiem. Tos mēs visu laiku gaitā parādīsim. Nu, šeit jau tuvojās jau beigām. Kā redz, te man ir āķīts. Ar pavadiņu tad aiziet sviniņi un pludiņš. Tā ir tā sistēma. Bieži es ievērojis, kad pludiņu makšķernieki aiziet makšķerēt, un tad svins viņiem ir uzlikts tik daudz, kad puse stāv ārā pludiņš. Tas nav pareizi. Jo, kad zivu pavasarī sevišķi ir kaprīze, viņi paņems, jutīs, kad ir slodzīte, viņi izspļaus ēsam ārā. Tāpēc vajag pludiņam būt vispār nolīdzvarotam tā, kad ir centimetrs 2 ārā atkarībā no attāluma, lai cilvēks var redzēt. Tas būtu pareizi. Tad zivs, ka ņem, tad arī paņem. Šeit tā nianse ir dziļummērs. Parādīšu, kā viņi uzliek. Iesaku visiem nopirkt tādu.
Tas ļoti atvieglina visu. Āķīts, izbāžam cauri atkal cilpiņu un ieāķējam iekšā, te ir mīksts, pielīmēts. Ot, re, kur viņš stāv. Un tagad mēram dziļumu. Pataustam grunti. Ir, kur ir dziļāks, atrodam dziļāko vietu un parasti makšķerējām, kur ir dziļākā vieta, tad izēj uz āru, tur zivtiņi visvairāk stāvēs. Tur ir grunts, kā redzam. Un atstājam parasti āķītes, lai ir, man patīk. Ja es precīzi trāpu, tad ir tā, ka tārpiņi stāv uz gruntu un pats āķīts ir augstāk. Tas ir garš process, un ja tu trāp, tad zivis ķersies ļoti labi. Uz maisu. Iedzīsim gaisu. Barība principā ir gatava. Barībai jābūt ir vieglai, gaisīgai, nevis ķepīgai. Mēs jau ten bišķiņu sagatavojam, pievienojam arī pinkas balto, kā Vimbai patīk. Raudai ļoti patīk. Var nekautrēties no daudzuma, jo pinka ļoti ātri viņiem vēderā izšķīst. Viņi lasīs ļoti daudz vienu raudiņu, tur 20-30 tārps noteikti var apēst. Tā kā mums ir diezgan sausa barība, mēs uztaisam bumbu un diezgan ātri jāmet iekšā, jo, kā zina, pinka ārda bumbu ārā. Ja mums būtu mitra barība, tad varētu to ilgāk atstāt. Mēs to ātri darām. Makšķerēsim apmēram tur. Un bumbu nevis metam virsū uz pludu, bet metam pusmetru no pluda. Nu, tuvāk, kā teikt. Redziet? Taisam nākamo. Nu, startam pietiks. Nu, pēc 10 minūtēm sāksim copēt. Nu, drusciņi pēsmam. Kā jau redzat, ten ir viss kaut kas mums. Motilīts, grūbiņi pavasar, kukurūziņi, muškāpur, pinkas visādās krāsās. Nu, ko es teiktu, ka šī gada laikā labākais būtu pinka, bet ja breksīts būtu, tad, protams, motilīts. Nu, redzēsim, arī Vimbai varbūt būs nepieciešams motils. Sāksim. 10 minūtes ir pagājuši. Apmēram. Nu, ko mēs liksim pirmo? Pamēģināsim kukurūzu. Un 2 pinkas. Izskatās smuks kruķerburaks. Pirmais mums ir pieteicies.
kāds ir līkumā. Tā noteikti ir vimba. Skaistā ventas vimba. Nu, vot. Ventas skaisto. Teikšu grami 800 noteikti. Esma. Pinkas. Smuka āķītes lūpiņā. Un nebaidaties no āķa izmēra. Parādīšu to āķīti, kā jūs jau redzējāt sākumā. Ja zivtiņa muktu projām, tad mēs liktu lielāku āķīti. Bet āķītis ļoti labi strādā. Tā, atdod mums. Zemāk arī izlec. Lūk, maziņš. Nu ko? Aižam iekšā. 1-0. Operatoram ir bonus. Brexit. Jā. Jā. Arī tāda atnāca pie mums. Mazais āķīts velk lielas zivis. Te mums ir ekstraktors, ar ko mēs smuki varam dabūt āķīt ārā. Izskatās, ka viņš ir sasalis. Uķi. Čiks. Un atkal maziņš āķīts, ko nevar redzēt, un velk lielas zivis. Apsveic! Brekšels, jā? Mums ir sanākuši ventā brekšai. Galīgi negaidīt. Nelaiķis Mārtiņš Rītiņš būtu teicis, kas var būt labāks par šo. Pusotras stundas pārtraukumu viena zivtiņa. Farta 0.
ieglītēm. Mazāka nekā iepriekšējā. Nē, vimba tā nav, tā ir auda. Skaistais botons. Komentē, ko tu jūti? Vents šito te karali. Sudrabvīnu. Kāds ir sudrabvīns? Sapals. Šitādi brīnumi arī tomēr ir. Skaistuls. Bet šitos mēs laižam uzreiz, lai peld. Kur tu ej? Kā mahs strādā. Viss ir skaisti. Šī ir īsti bauda. Nerādās vispār. Izskatās pēc rauda. Vimba. Nav tik liela. Tas viss bija augstums. Tagad sāk parādīties kaut kādi kukainīši virs ūdens. Zivis sāk staigāt. Un mums arī sāk ķerties. Pat ir krakani. Vēlāk jūs redzēt. Laika apstākļi ar nelutināja, ļoti vēzs bija un bija tagad tādiem uzplūdiem. Zivtiņa atnāca, paķērām un zivtiņa aizgāja, bija
reāli bija tādi 3 uzplūdumiņi. Nu, te var paskatīties, kādas raudas ir. Skaistas. Mums ir arī vimbas. Nu, kā jau venta vimba. Liela. Nu, un pa pārsteigumu mums arī trāpījās šādi puikas. Teikšu, ka ļoti labi eksemplāri. Nu, un ja kādam ir apnikus fīdermakšķerēšana, droši var pievienoties pludam. Ja gadījumā kas var soc tīklos arī atrast mani, vai aiziet uz Salmo veikalu, ar jums padalīsies pa informāciju, kā to visu uzsākt. Un droši, ja kas, kādam interesē, palīdzēšu. Braucam copēt ar pludiņu. Nu, un to, kas jums nevajag kulinārijā, tos mēs laižam apakaļ, lai populācija būtu. O, ziet! Brekša kungi! Raudas mēs šodien gatavosim, un vimbiņas arī. Kas tad taps? Taps vobla. O, un šitāda zivtiņa arī, tas ir baltais sapals. Laižam šo aroļā. O! Ideāli! Ej, tu nost zābaku, ne? Ej, tu filmējies vēl? Jā. Blīn, iepēros kaut kur tur. Dziļi. Esiet uzmanīgi.